Esat nolēmuši uzstādīt uzlādes staciju savam elektroautomobīlim mājās, taču nevarat saprast, vai pietiks ar sadales tīkla piešķirto jaudu? Tiksim skaidrībā kopā. Vispirms ir svarīgi saprast, ka maiņstrāvas uzlādes ierīces, kas ir iebūvētas pašos elektroauto, galvenokārt mēdz būt trīs veidu. Pirmais tips ir vienfāzes stacijas ar jaudu no 6,6 līdz 7,4 kW. Otrais – trīsfāžu stacijas ar 11 kW jaudu, kas starp citu ir visizplatītākās. Un trešais – jaudīgākas trīsfāžu stacijas ar 22 kW jaudu. Tagad par pieslēguma prasībām. Lai izmantotu uzlādes staciju ar pilnu jaudu, jums būs nepieciešams noteikts strāvas stiprums. Ieskatieties savā līgumā ar elektroenerģijas tirgotāju vai pievērsiet uzmanību skaitlim, kas rakstīts uz ievada aizsardzības aparāta automātslēdža. Stacijām ar 7,4 kW un 22 kW jaudu ir nepieciešami 32 ampēri, savukārt populārākajai 11 kW stacijai pietiek ar 16 ampēriem. Taču šeit ir būtiski ņemt vērā kādu niansi. Šie skaiti ir norādīti tikai tam, lai stacija darbotos ar pilnu jaudu. Bet jūsu mājās ir arī citi elektroenerģijas patērētāji – ledusskapis, veļas mašīna, kondicionieris, elektriskā plīts un tam līdzīgi. Tāpēc jautājuma tālāks risinājums ir tieši atkarīgs no tā, kādas iekārtas tiek izmantotas jūsu mājsaimniecībā, cik tās ir jaudīgas, cik bieži un ilgi tās lietojat. Kā atrisināt šo uzdevumu? Pastāv dažādi ceļi. Ja jums ir trīsfāžu pieslēgums un vēlaties uzstādīt vienfāzes uzlādi līdz 7,4 kW, jums ir nepieciešams 32 ampēru pieslēgums. Turklāt vienu fāzi var izdalīt tikai uzlādei. Alternatīva – pieslēgt šai fāzei citus patērētājus, kas tiek lietoti reti, un sekot līdzi, lai tie nedarbotos vienlaicīgi ar uzlādes ierīci. 11 kW stacijai ir nepieciešama 16 ampēru strāva, taču ņemot vērā mājsaimniecības tēriņus, labāk ir nodrošināt 25 ampēru vai 32 ampēru pieslēgumu. Savukārt 22 kW stacijai darbībai jau ir nepieciešami 32 ampēri, un ņemot vērā mājas vajadzības, nepieciešams vismaz 40 ampēri, bet labāk 50 ampēru pieslēgums. Taisnība gan. Sadales tīkls nelabprāt piešķir šādu jaudu privātmājām. Turklāt tas prasīs nopietnus izdevumus. Visticamāk, ievada kabelis no skaitītāja nav paredzēts šādai strāvai, un tas būs jānomaina. Arī ikmēneša maksājumi par palielināto jaudu pieaugs. Ko darīt? Mums ir divas galvenās izejas no šīs situācijas. Pirmais variants – pastāvīgi ierobežot stacijas jaudu līdz tādam līmenim, lai uzlāde būtu pieņemama, bet netraucētu pārējietāju darbību. Piemēram, ja jums ir 11 kW stacija un no 20 līdz 25 ampēriem pieslēgums, uzlādes strāvu var ierobežot līdz 12 ampēriem, tas dos 8,25 kW uzlādes jaudu. Savukārt naktī, kad vairums ierīču ir izslēgtas, caur lietotni pārslēgt staciju uz 16 ampēriem, lai iegūtu pilnu jaudu. Tiesā, šī metode nav īpaši ērta, var viegli aizmirst pārslēgt staciju atpakaļ pirms dienas uzlādes, un tad ievada aizsardzības aparāts vienkārši atslēgsies. Tas pats attiecas arī uz 22 kW stacijām. Otrais variants daudz elegantāks – uzstādīt staciju ar dinamisku jaudas balansēšanu. Šāda stacija pastāvīgi uzrauga jūsu mājsaimniecības patērēto strāvu un automātiski uztur uzlādes strāvu maksimālajā līmenī, kāds konkrētajā brīdī ir iespējams. Tādējādi mēs iegūstam uzreiz divus labumus. Saīsinās uzlādes laiks un pilnībā tiek atrisināta problēma ar ievada aizsardzības aparāta atslēgšanos. Protams, sniegt universālus ieteikumus ir sarežģīti. Katra mājsaimniecība ir individuāla savā iekārtu lietojumā, katrai ir savas vajadzības un dzīves ritms. Bet ja vēlaties uzstādīt uzlādes staciju, vai ja jums tā jau ir, bet neapmierina uzlādes ātrums vai ik pa laikam izsit drošinātājus, mūsu speciālisti iedziļināsies jūsu vajadzībās un ieteiks, kā atrisināt šo jautājumu ar pēc iespējas mazākām izmaksām tieši jums. Dažreiz pietiks vienkārši ar slodzes pārdali jūsu sadales skapī. Dažreiz jau uzstādītai uzlādes ierīcei var pievienot skaitītāju dinamiskā režīma nodrošināšanai. Tiesa, ne visas stacijas to atbalsta.
Savukārt atsevišķos gadījumos optimāls risinājums būs jaunas stacijas uzstādīšana ar dinamisku slodzes balansēšanu. Vērsieties pie mums, un mums viss izdosies! Elmot Energy speciālisti ir jūsu rīcībā!